Mums agrāk nebija tik daudz čīkstētāju un pīkstētāju, un sūdzmaņu arī nebija. Cilvēki šodien neievēro pašus svarīgākos noteikumus. Nauda, mīlestība, ģimene, 3 lietas, par kurām svešiem nestāsta. Un ja jūs gribat mērķis sasniegt, par to arī uz citiem nestāstiet. Ejiet un dariet. Mazākus un lielākus mērķus piepildiet, jo tie ir jūsēji. Neviens cits izņemot jūs pašus nevar zināt, ko jums vajag un ko jums nevajag. Tam ir jāiziet cauri. Pavisam vienkārši. Visu laiku tā ir bijis, ja es tirgu kaut kur nostājās, arī manis ir rinda un pirks to pašu, ko es. Kāds varbūt teiks, ka es biju nepieklājīga paziņai. Es pērku tādu. Viņi man jautā, kas tas ir. Es teicu, ja tu nezini, tev to nevajag. Bet vai tā nav? Mums pašiem ir vajadzīgas zināšanas. Mums ir jāzina, ko mums vajag un ko mums nevajag. Un tur ir jāmācās. Un šodien nav ko pētīt, ko citi ēd, kur ar ko guļ, un fotografēt ēdienu, ko tikai vēl nē. Varbūt ir jāsāk mācīties, jo cilvēki nezina elementāras lietas. Piemēram, kā funkcionē viņa paša ķermenis. Ka nevar tik daudz saldumu ēst, cilvēka DNS tam nav piemērots. Ir daudzi, kuriem nepanes pienu, un ne tikai laktozi, piena produkts kā tādus ne. Es esmu viena no viņiem, un es nekad to neesmu darījis. Labi, man bija jāklausās tur tāds un šitāds bērns, bet es tik un tā neēdu sakņu zupu ar pienu. Nevar, man tas ir pretīgi. Un tie, kas jūtas tāpat kā es, tie to saprot. Cik tas ir pretīgi skatīties uz ēdienu, no kura tev būs slikti. Mēs esam ļoti dažādi. Un tas ir jāpieņem. Viens ir ātrāks, viens ir lēnāks, viens ir pavisam lēns, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar izdarīt un sasniegt mērķi. Viņam tikai tas prasīs ilgāku laiku. Un varbūt viņš ar savu pacietību izdara ātrāk nekā tie fiksie un ātrie, kur vienkārši nošauj greizi, steidzoties, kaut ko aizmirstot. Un varbūt laicīgi nedzird tos signālu, ko dod ķermenis, kad ir jāapstājās. Un ķermenis dod mums signālus. Tikai tad nevajag izdomāt to, ko jūs nesaprotat. Un reizēm ir jāpajautā kādam, kas to zina. Vai jūs jūtat, ka jums vajag? Jums jāsameklē kāds, kas apstiprinās to, ko jūs jau jūtat un zinat. Un tad jums ir droša dūša iet un darīt tālāk. Ir vajadzīgs vēl viens viedoklis. Tas ir pavisam vienkārši, un arī agrāk to darīja. Un cilvēki to pieņēma. Mums netiek ievērot hierarhiju, mums nav savstarpējas cieņas. Un pie tā būs ļoti jāpiestrādā. Ne jau naudu daudz lielu Latvijai vajag, bet kārtību, cieņu un hierarhiju. Un zināšanas. Prasmes, kuras ir vienkārši katastrofāli sliktas. Kāpēc no Rīgas brauc? Ak, šausmas, sašausmas, vecrīgā pilns ar tiem melnajiem. Bet viņi strādā. Un ja kāds īrē viņiem dzīvojamā platību, tad varbūt šim kādam pieder tā firma, pie ko viņš strādā, un viņam pieder tas nams tai vecrīgā. Arī tā taču var būt. Un nezinu gan, ko tie melnie domā par mums. Ak, šitie bāļģīgi, vai ne? Mēs esam atšķirīgi. Bet, ja runājam par Indiju, tā ir milzīga valsts ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, tā ir liela daļa ļoti nabadzīga cilvēki, un nevajag aizmirst, viņiem joprojām ir kastes. Tad tas tikpat kā verdzība. Tu no turienes ārā netiec. Viņiem tā tas ir. Viņi skaitās liela valsts. Skaisti ir tikai lielās pilsētās. Citur nav. Un tas ir ļoti sen. Nu, dzelzceļa Indijā Angļi uzbūvēja. Viņi ar to vēl šodien lepojās. Bet cik daudz viņi izlaupīja Indiju? Cik daudzos seifos neguļ dārgakmeņi un vērtīgas lietas no Indijas, no Āfrikas, no Dienvidu Amerikas. Un vispār to sauc vienkāršā vārdā laupīšana.
Bet ir vēl viens likums. Visuma likums. Zagļu dzimtes iznīkst. Un tas ir mūžīgs likums. Un paskatieties visapkārt. Dzīvot vajag šodien, un vajag ar prieku. Un man ir prieks, ja jums ir prieks. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ja tu ar savu smaidu un prieku vēl iepriecināt citus, tad tu būsi laimīgs un citi arī. Šī ļoti lipīga enerģija. Dodiet ar prieku un kaut vai sakiet paldies un lūdzu. Esiet pateicīgi par to, kas jums ir, un novērtējiet to, kas jums ir. Jums noteikti ir vairāk nekā jūs domājat. Un tad ir tā, kas ir laime? Man ir laime, ja es esmu vajadzīga. Vienkārši. Bet, kas nemainīsies, tas nepastāvēs. Un tagad ir jāmainās. Jo mainās viss. Enerģija, laiks, nekāda numeroloģija, nekādas zvaigznes vairs neko nevar pateikt. Viss būs jāsāk no sākuma un no nulles. Un viss ir apaļš. Viss notiek par apli. No zināšanas par vēsturi atkal atkārtošos. Palasiet mitoloģiju, grieķu mītus, un tad jūs sapratīsiet, kas notiek šodien. Un kāpēc tas notiek? Vecais mirst, un jaunais dzimst, un tas notiek vienlaicīgi. Šīs pārmaiņas notiek arī mūsu ķermeņos. Nesatraucieties, nekas slikts ar jums nenotiek. Ir tikai jāmainās. Lai jums labi izdodas, un lai mums labi izdodas. Atā!